Šodien pirmo reizi tika atskaņoti skandalozās Jūrmalgeitas telefonu sarunu oriģināli ieraksti. Zemgales apgala tiesā tie kalpo par pierādījumu krimināllietā par kukuļdošanu Jūrmales domas priekšsēdētāja vēlēšanās 2005. gadā. Šodien ierakstītās telefonu sarunas noklausījās arī paši runātāji, un tagad Jūrmalgeitā apsūdzētie bijušais Jūrmalas mērs Juris Klevickis, jaunā centra deputātu kandidāts Gvido Harijs Volbruks, kā arī automašīnu tirgotājs Germans Milušs. Sarunās figurē arī Ainārs Šlesers. Айнаш, ну вроде один согласился, я лечу в Юрмалу, да, то есть мы идем ва-банк. Надо сегодня утверждать, да? Да. Не надо откладывать, давай. Это Гритис? Я могу. Нет? Ладно, давай, не рассказывай. Короче, я сделал, что мог, я с травмой тоже звонил. Ну, короче, давай, работай и звони тогда, да? Да. Ну, кинули нас, конечно. Кинули, да? Да. Как там получилось? 8-7. Только, все-таки Да. так, да. Анчинс взял и проголосовал против нас. Да. Ну что, послушай, ладно, тогда будем смотреть, как там. Jēga vēlēt, ka mēs par šitiem gadiem no 91. gada līdz šim gadam, piedodiet, esam sūdos līdz ausīm. Daudz vairs līdz acīm nav palīdz, ko Šlesers palīdzēs. Ko dotie veikali, ko Šlesers saka, es viņus uzcēlu, vai ka mums tā nauda nav? Tā visi ir ārzemēs. Un tie, kas novēlēs par Šleseru, tie būs tie, kur gribēs savu personu, kā saka, ligatu krieviski. Tas arī viss.